Pašvaldības policijas pienākumos arī šobrīd ir dzīvnieku labturības uzraudzīšana. Biežāk gan pašvaldības policijai iedzīvotāji ziņo par klaņojošiem suņiem, bet, piemēram, ja daudz dzīvokļu mājā jau fiziski sajūtam labturības normu pārkāpumi, sūdzības tika sūtītas pārtiks un veterināriem dienestam. Vairāk tiešām cilvēki grēko ar šo vakcināciju, varbūt tās ļoti grēko ar klaiņojošiem dzīvniekiem, kad suns tiek palaists bez pavadas, suns aizskrien kaut kur un vakarā suns atnāk mājās. Tas ir galīgi nepareizi un mēs ar to arī strādājam un darbojamies. Tie ir lielākie pārkāpumi, kas arī, godīgi sakot, cilvēkiem nepatīk. No 1. jūlija pašvaldības policijai būs jāizskata visas sūdzības par istabas dzīvniekiem pie privātpersonām, jo PVD vairs nav paredzēts deleģējums uzraudzīt mājas istabas dzīvnieku labturību ārpus veterinārās uzraudzības objektiem. Pašvaldības policijas pienākumos gan būs tikai administratīvās pārkāpumu lietas par labturības pārkāpumiem, kādas pārtiks veterinārais dienests pagājušā gadā uzsācis 108 un kas ir par 30 vairāk nekā 2024. gadā. Konstatēta situācijas, kad iespējams jau šī vairs nav gluži labturība, bet jau cietsirdība pret dzīvniekiem, un to mēs arī skaidrojam šobrīd, un arī par to ir paredzēti ministra kabineta noteikumi, kā šo robežu šķirt un kā sadarboties. Tāda arī tiks vēl pieņemta līdz 1. jūlijam. Tad pašvaldība policija informēs pārtiks un veterināro dienestu, un tad jau mēs arī veiksim šo fizisko pārbaudu un lemsim tālāk, vai tā ir cietsirdība vai nav. Lai atšķirtu, kur beidzas labturība un sāks cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem, kas ir viens no grūtākajiem jautājumiem, pārtiks veterinārā dienesta organizētajā seminārā Talsos piedalījās ap 50 pašvaldību policisti no Kurzemes un Zemgales pašvaldībām. Kā arī minēja tikko mums prezentācijā, ja viņam ir kaut kādi lūzumi, ir ļoti redzama novājinātības pakāpe, ja, teiksim, viņam ir jau nogājusi spalva un kaut kādas slimības, kas ir ilgstošas, ja, un tie ir tie cietsirdīgie tie apstākļi, kas norada uz to, ka dzīvnieka īpašnieks nav pildījis savus pienākumus, nav viņu vedis saulēcīgi pie veterinārārsta, ja. Uzrunātās pašvaldības stāsta, ka seminārs sniedzot papildus drošību un domājams topošajos ministru kabineta noteikumos viss būšot saprotami atrunāts, bet darba noteikti būšot vairāk. Pašvaldības policija jau regulāri, mums nāk klāt kompetences, tas nav nekas jauns, un tās arī satiksmes uzraudzībā tāpatās vai pārtiks veterinārais dienests. Tagad arī mēs kopā ejam, mācamies, inspektoriem ir jāmācās, jāizglītojās, un ja jau reiz tā ir, būs noteikumi un likumi, tad arī to pildīsim un strādāsim. Katrs seminārs jau palīdz, ja tu pats vēlēs uztvert un pilnveidoties. Bet katrā ziņā, šīs kompetences jaunās, kas nāk klāt, tas atkal jauns, lielāk noslodze mums visiem, kā pašvaldības policistiem. Un laika patēriņš, cilvēka resursi jau mums tāpat vairāk nepaliek, un tad tas uz mūsu pleciem arī jāiznes viss. Jau šonedēļ par labturības pamatprincipiem un novērtēšanas kritērijiem PVD stāstīs seminārā Jēkabpilī, bet aprīļa nogalē arī Valmierā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzijas speciāli RTV.